neesmu vēl izskatījis programmu, bet interesantākais parasti ir, kad paši cilvēki stāsta, kad vienam nestāsta varbūt kaut kāda lektori vai tādi paši pirms studenti. Tas man tā liekas interesanti. Īstenībā noderīgi par paši no pieredzi, kas arī tāds noderīgākais. Izmantot tās iespējas, tas, ko jums sūta, ir vienkārši jāsaprot zīmes, ko jums sūta. Un tad es atceros, ka 10 gadus atpakaļ Ventspilī gāju uz tirgu un uzdevu tantiņai šādu jautājumu. Vai jūs lūdzu varētu ielikt man biezpiem kotlets ar kāpostiņiem caur zīmogiem un izsitiet čeku apakšā no trauciņā? Un tas mērķis ir tas, ko jūs vēlaties sasniegt. Tā ir kāda noteikta vieta, noteikta lieta, ko jūs vēlaties savā dzīvē sasniegt. Īstenībā es braucu ar ļoti lielām bailēm, jo man bija jānovēl tāls ceļš, un es tālos ļoti arī. Man liekas, ka varbūt, tomēr es kļūdījos, varbūt nevajadzēju, bet īstenībā es nenožēloju vietu. Es neesmu neko sāku darīt, es visu laiku šo atcerēju. Bet tas, ko es dzirdēju, man bija tāds, jā, ir īstā vieta, man īstenībā vajag prieks. Kas tev šodien visvairāk patika šajā pasākumā? Patiesībā man patika viss pasākums, tāpēc, ka viņš bija tiešām iedvesmojošs. Es uzzināju no dažādiem profesiju pārstāvjiem viņu iedvesmojošos stāstus, kas tālāk iedvesmoja arī mani, un noteikti man ir mērķis šeit arī mācīties. Es ceru, ka būs interesanti, ka būs tiešām noderīgi, iegūšu kādu pieredzi, kas noderēs turpmāk nākotnē. Jā, brauciet nākošais gadu, jo atklāšanas un noslēguma pasākumu baigi forši ir. Ja pa vidu arī, bet asla atklāšana noslēguma baigi forši ir. Kārtīgi ir jāizvēlas, jāizmēģina vispirms un tikai tad jāstudē tieši šī lieta. Jā, tāpēc EPS īstenībā ir ļoti labs koncepts. Man viņš šķiet ļoti labs, un cilvēki, ar kuriem es runāju par to ideju kā tādu, viņi arī tā māja ar galvu un saka, jā, kā gan citādi. Mums visiem jauno profesionāļu skolas organizatoriem ir ļoti liels prieks par to, ka šeit ieradās šodien tik daudz jaunieši, tik daudzi, kas vēlās uzzināt, ko darīt pēc vidusskolas beigšanas. It sevišķi tāpēc, ka tas jau ir vienam slieksnim vairs tikai jāpārkāpj un tūlīt eksāmenu un jādomā, ko tālāk darīt, kur tālāk stāties un kur tālāk studēt. Tāpēc es ceru, un mēs visi ceram, ka šīs nākamās nodarbības visiem būs noderīgas, interesantas, un tas palīdzēs izvēlēties savu nākamo profesiju. Un cerams, ka visas lekcijas būs ļoti iedvesmojošas un foršas, tāpēc tiekamies nākamajās sestdienās.